es tev parādīšu, kā izveidot, vai pareizāk sakot, kā ieslēgt mājaslapu, web vietni, izmantojot Odoo, un principā es varu parādīt uzreiz, kā ieslēgt arī e-komerciju. Tātad ir aplikācijas, neatšķirās gandrīz nemaz ne Enterprise, ne Community Edition starpā, bet Enterprise versijas gadījumā ir, teiksim tā, diezgan lielas problēmas un ļoti dārgas problēmas ar individuālo moduļu izstrādi. Tādēļ, ja tev der šī Odoo ERP tāda, kāda ir pēc nopusēm, var lietot, piemēram, vienu lietotāju gadījumā pavisam lēti, tas sanāk Enterprise versija. Ja tu vēlies taisīt individuālus moduļus, tad tomēr tev būs nepieciešams vai Community Edition, vai arī tev būs jānomālo vieta Odoo SH servisā, un tas stipri sadaudzinās visu pasākumu. Ļoti nopietni patiesībā, bet tātad īsumā. Kā mēs sākam veidot, ieslēgt un lietot mājaslapu, tīmekļa vietne un pogu aktivizēt. Mēs jau varam ieslēgt atsevišķi, vai varam ieslēgt kopā ar e-komerciju uzreiz. Ja tu zini, ka tu tirgosi un tev vajag e-komerciju, iesaku slēgt uzreiz e-komerciju, jo viņa automātiski ieslēgs arī tīmekļa vietni. Tātad slēdzam iekšā e-komerciju, viņa fonā instalējot. Šie ir iebūvētie moduļi. Vēl ir daudz dažādu moduļu, kas ir iegūstami aplikāciju tā saucamajā veikalā, kur ir gan maksas, gan bezmaksas. Vēl ir tādi tā kā Community Edition moduļi, kas rādīja atsevišķa vietne, kura kaut kādā brīdī parādīšu. Šobrīd lūk redzam, notiek ielāde. Tātad sistēma ielādēja. Tas var notikt ātrāk, var notikt lēnāk, atkarīgs no tā, cik jaudīgs ir serveris. Arī no daudz citiem aspektiem, cik smags modulis, piemēram, ir, cik daudz lietas viņam ir jāpaveic instalējoties, vai cik maz. Tālūk, šoreiz viņš tam diezgan ilgi to daram. Tā, jau pārlādējas, tas nozīmē to, kā modulis ir ieinstalējies, un tad ielādēsies jaunā versija, un automātiski iestartējas tātad šis te veidnis, lai pabeigtu iestatīšanu mājaslapas web vietnes. Tātad izdarīsim to, izvēlies tātad stilu savai lapai, vai būs veikals, vai vienkārši biznesa mājaslapa, bloks un tā tālāk un tā projām. Manā gadījumā tas būs pamatā bloks ar iespēju arī pārtot, tātad izvēlos blogu. Labs jautājums. Ņemot vērā to, ko es labprāt sniegties no savu projekta, man liekas, tas ir marketings. Tātad tā arī izvēlēsimies. Marketing. Tā marketing agency daram tā. Un main objective, pamats, ko es vēlos dabūt. Principā, es vēlos attīstīt zīmolu. Pārdot vairāk viennozīmīgi, bet pamatā visam ir attīstīt zīmolu. Kas tev pamatā ir nezinu. Tātad šis ir mūsu vecais logo, šo es šobrīd neizmantošu, izstīšu krāsas manuāli. Tieši tāpat zīmēšu, ko es automātiski ieslēgšu. Veikals, programmas vairāk mācību sistēma, tiešsaistes čats, fórums, manā gadījumā būs pasākumi, ziņas, veikals. Uz doto brīdi es arī neko citu neslēgšu iekšā, pēc tam šo visu var ieslēgt arī atsevišķi, un tas nav nekas sarežģījis, bet tātad, lūk, izgatavojam mājaslapu. Šobrīd viņš slēdz iekšā. Tas atkal aizņem kaut kādu laiku, atkarīgs no ļoti daudz, mainīgajiem, piemēram, ko tu tur esi izvēlējies, ko tu ieslēgs, ko neieslēgs, kuras daļas. Tāpat viņš uzģenerēs apmēram tādas saistītas bildes, ar to būs norādījis, arī saistītas tekstus kā demo, kuras pēc tam, protams, mainīsim, gan bildes, gan tekstus, attiecīgi pielāgojot savam biznesa modelim, un tā tālāk, un tā joprojām. Tālāk to ieslēgsies lapa. Varētu būt sātāk, protams, bet šobrīd tas ir tik ātri, cik ir atkal ielādējies. Principā, šāda te bāzes lapa, viņa ir gatavs. Te viņa ir. Tas viss ir standartiņš, tas ir ģenerēts, un tālniecīgi ir attiecīgi arī veikals sadaļā ar dažādiem paraudzīņiem, ko es jau pirms tam veidoju, lai nodomāt video par ražošanu, ir pasākumu sadaļā, kurā vēl nekas nav, bet šeit būs. Pirmais, kas būs šeit, būs viskiju meistarklase 4. jūlijā. Pagaidām man kas nevievietos, to es ievietojot, arī parādīšu kārtīgi veidoti šie notikumi. Blogu sadaļa, kur arī nekā nav, kontaktu sadaļa, kura nav līdz galam nokonfigurēta. Bet
es to parādīšu šobrīd, cik vienkārši ir ieslēgt šo mājaslapu, un tālāk drīzāk es parādīšu, kā nokonfigurēt kontaktu sadaļu vai kādu citu no šīm sadaļām, bet tas jau būs ne šodien vairs, bet jau rīt vai parīt, respektīvi nākošais. Tā teikt, seko, laiko, komentē, jautā, un es centīšos katru dienu ielikt vienu video, lai parādītu tādu mazu solīti saistībā ar Odo.